Meistarklases ideja pat par sevi ir radusies tāpēc, ka šī ņemšanās ap ēdienu un vīnu pārošanu vienmēr bijusi tik pretrunīga. Vieniem liekas, ka tā ir pilnīgas muļķības un nekā tur nav. Un citiem savukārt liekas, ka tā ir pati izsmalcinātākā lieta, kas ir vīnā un ēdienā vispār. Ja mēs jau zinām, ka austers ļoti labi garšo ar šabli, ja, ka, teiksim, tie paši teļu vaigi ļoti labi garšo ar, teiksim, nobriedušu sarkanu vīnu, tad kaut kas tajā visā ir. Tad, šajā meistarklasē tas ir tas, ko mēs arī mēģināsim apskatīties. Ja, kā garšo 4 brīnišķīgi Māra Jansona sagatavot ēdienu ar 3 Latvijas labāko vīnziņu pieskaņotiem vīniem. Un tad skatīsimies, kas no tā viss sanāk. Ēdīsim, baudīsim, ja, un tad gal galā balsosim, kura tad bijusi labākā kombinācija. Tas verdikts un tas spriedums tad ir tāds, kad paliekam tad pie kazasiera. Kazasieris ir viens no maniem mīļākajiem ēdieniem, kas šobrīd šeit restorānā ir, kas ir mana autora virtuve, kas nav vienkārši cezaru salāti vai grieķu salāti. Tad kazasieris, kas ir izdomāts ēdiens, un man prieks, ka viņš daudziem patīk. Nu, no karstajiem, protams, ir tas, kas ir pīļu foie gras, kas ir arī klasiski, bet ļoti laba lieta, ko var pasniegt karstajā, un ķemīts. Un teļu vaigi mums tagad tieši sezonā ir marta mēnesī, februārs, marts, jā, un ļoti pilns ar želantīnu, bagāts un sātīgs. Un desertā vēl izdomāsim. Kārtā es labprāt redzētu to kazasieru ar baziliku sorbertu, jo tīri tieši dēļ šīta izaicinājuma, jo viņš ir diezgan grūts ēdiens priekš vīna, bet tas nebūtu nenozīmē, ka to nevar izdarīt. Un kā jau es neminēju, es redzu tur aromātisku vīnu, tādu kā Austrijas Gelber Muscateller, tikpat labi tas varētu būt Albariño, jo saldenums ēdienā tomēr izceltu Albariño skābumu, kurš tur nav īsti daudz, bet tas pagaidām ir tikai tādas domas, ar kurām jāpārguļ noteikti. Karstā uzkoda zosu akna, man ir pavisam skaidrs par vīnu izvēli. Itālijas dienvidi gandrīz vai izturēts baltvīns nedaudz ozols, kaut gan par nedaudz. Varbūt tas tā. Kādreiz diezgan sen es garšoju teļu vaigas. Tad ir interesanti, ka pat var mēģināt baltvīnu pieskaņot. Jo baltvīnu gadījumā ir vajadzīgs, baltvīns ar ļoti labu struktūru, tāds pilnmiesīgs. Sarkanvīnu gadījumā vēl viņam jābūt tādam delikātam. Pirmās idejas man nāk Burgundija, Pinot Noir, izturēts. Nedrīkst aizmirst pa Bordeaux, elegants Bordeaux, visticamāk labais krasts uz Merlot bāzēts. Bet arī turpat blakus aiz Pirenejiem ir Spānija un Rioja. Es domāju, ļoti interesanti varētu būt. Un Ziemeļa Itālija ar Barolo un Barbaresco, respektīvi ar Nebbiolo. Bet arī izturēts. Un arī, protams, mēģināsim pieskaņot vīns, kas varbūt nav tik tradicionāli, tik klasiski. Ja? Kas ir lielāks risks, bet es domāju, tai pašā laikā tas risks var attaisnoties un cilvēki var tieši nobalsot par to izvēli, kas varbūt viņiem liksies ne tik interesanti, bet ne tik tradicionāli, varētu teikt. Bet tai pašā laikā tas būs kaut kāds jaunatklājums. Mēs centīsimies padarīt viesiem interesanti un tai pašā laikā sarežģīt šo te izvēli un balsojumu.
lies a greater champion of justice. Return with us now to those thrilling days of yesteryear. On the map, the hungry who beat the way for silver.